Vitmans un Edijs Zīmze, 2. rindā Jānis Lepšs, Reinis Palēvits un Jānis Trakūzovs 3. rindā. Tātad tiek atcelts starts, pāragrs starts tiek fiksēts Imantam Kolomenskim. Imanta mašīnē, cīm redzot, vajadzēja akmentiņu apakšā. Dikti vilka uz priekšu. Nu, lūk, un izskatās, ka Edijs Zīmes mašīna ir bišķiņ pa tālu uz priekšu, viņu vajag nolikt varbūt, bet nenoliks, izskatās. Jā, nu tātad pirmā rinda saglabājas tā pati. Un tātad aiziet starts. Šoreiz bez valstartiem. Un tik un tā Imants Kolomenskis ir vadībā, Mārcis Vitmans ir 2, Edijs Zīmes pārmalu un Jānis Lepšs pa iekšmalu. Tur Mārcim iet uzbrukumā šobrīd. Un izskatās, ka cīņā par 3. vietu tomēr Jānim Lepšim vajadzētu vinnēt. Edijs gan tā kā mēģināja ar kontaktu risināt jautājumu, bet izskatās, ka par tas līdz galam nepalīdzēja. Un tātad šobrīd Imants Kolomenskis ir 1, Mārcis Vitmans 2, Jānis Lepšs 3, Jānis un Edijs ap 2 vietu uzbrukumā jau atkal Mārcim Vitmanim un atkal viens pa iekšu, viens pāri un uzgriež sev priekšā. Mārcis nedaudz Jānis Lepšs un man liekas, ka 2. vietā šobrīd ir Edijs Zīmze tik tiešām. Šoreiz Jānis Lepšs gan sev, gan Mārcim Vitmanim atņēma iespēju cīnīties par 2. vietu. Jānis Trakūzovs ir gatavs iesaistīties cīņā ar Jāni Lepši. Un Reinis Palēvits arī viņš tātad turpina sastāvu. Un Kūlenis Jānim Lepšim, viņš tātad izstājas šobrīd. Un tātad vadībā mums ir Imants Kolomenskis, 2. vietā Edijs Zīmze, 3. vietā Mārcis Vitmanis. Un tātad 4. vietā Jānis Trakūzovs. Un 5. vietā šobrīd Reinis Palēvits. Jānim 2. Kūlenis šogad. Pirmajā posmā Smiltenē viņš jau vai brīvais treniņos vai laika kontrolē jau no paša rīta izpildīja pirmo vāku, nu tagad 2. izdevās veiksmīgi. Nu, lūk, tātad Imants Kolomenskis, Edijs Zīmze, Jānis Trakūzovs ir trīniekā, kuri pārējie vispalikuši un Mārcis Vitmans palicis kalniņā ar kaut kādu tehnisku defektu un Reinis Palēvits lēnu garu arī aizbrauc viņam garām un šobrīd ir jau 4. vietā. Imants Kolomenskis veids 3 apus no 4 no 7 šobrīd, 4 palikuši. Edijs Zīmze 2. vietā. Pamainījusies motora skaņa nedaudz un neliela kļūdiņa, bet turpina braukt. Ka tik Jānis Trakūzovs nepietuvojās mums šajā visā pasākumā vēl cīņā par 2. vietu. Jānis tagad lido gan ātri. Īpaši zaudēt nav ko, nu turklāt Edijam izskatās ir problēmas ar tehniku, un turpat arī Jānis Trakūzovs, un šajā brīdī nomainās 2. vieta mums. Lūkā, jau 4. 2. vietas īpašnieks šajā braucienā, man liekas. Tagad Zīmēs sabrauks vienīgais. Šitais nebūs 3. vieta. Jā, tad kaut kāds defekts jau bija Edijs Zīmes mašīnai. Jau iepriekšējā apli pabeidzot, un kas te notiek pa stīvēšanos, no Imantam Kolomenskim bija jāsabremzējās, lai nebūtu apdzīšana zeltaino karoga zonā, un Žiguls ir pa teikšanu, jā, tad Zaļais deg. Jānis Lepšs nāk palīgā Edijam nodzēst degošo mašīnu, arī tiesneši turpat strādā, un tad šobrīd vadībā joprojām mums ir Imants Kolomenskis, 2. vietā ir Jānis Trakūzovs, kurš paliek dikti lēnsnis, kāpēc? Un kur mums palīdz Reinis Palēvits, kurš nobrauc malā? Reinis palaid garām 3. vietu, tikko man ir stipri liels aizdomas.
Un tad arī Imants Kolomenskis ir šobrīd priekšpēdējā aplī dodas. Kaut kur tālu ir arī otrās vietas īpašnieks Jānis Rakūzovs. Nu, tur jāskatās patiesībā pēc apļu pierakstiem nepiefiksē, vai Reinis nobrauca vairāk par apstājušamies mašīnā vai ne, bet ir aizdomas, ka ne, un tādā veidā vietas nosaka, ja vairāk brauca izstājas viena aplī, tad vietas nosaka pēc situācijas, kāda bija iepriekšējā apļa, uz iepriekšējā apļa finiša līnijas. Tātad, kurš pirmais pārbrauc pāri līnijai iepriekšējā aplī, ja pēdējo reizi, kurš pirmais pārbrauc pāri ar vienādu apļu skaitu, tas tad arī ir augstākā vietā. Tā kā, ja Edijs Zimze nobrauc tikpat apļus, cik Reinis Palēvics, tad Edijs to izdarīja ātrāk nekā Reinis, un līdz ar to Edijam tā spīd šobrīd 3. vieta. Bet nu tas pēc apļu pierakstiem, protams, jāskatās. Nu, Imants Kolomenskis dodas pēdējā aplī. Jānim Rakūzovam arī ir problēmas ar tehniku, acīm redzot, pavisam lēns braucienu pirmo daļu, gan viņš diezgan jāstri veica, bet šobrīd arī, nu, gan skriet arī vairs īsti nav kur. Redzēju, ka Kolomenski vairs zemāk, neraugi. Redzēju, dzīves vispār, viss kārtībā, mašīna neaizdegās, liek īpas labi. Nu, un pēdējā aplī dodas arī otrās vietas īpašnieks šobrīd Jānis Rakūzovs. Nu, un tūlīt finišā, kā uzvarētājs, jau 4. posmu pēc kārtas atbrauks mums Imants Kolomenskis. Nu, lūk arī viņš. Tātad pirmā vieta Imants Kolomenskis, cilvēks, kuram gandrīz vispār nekāda problēma šodien nebija, neskaita laika kontroli un vienu pāragru startu fināla sākumā. Tātad Imants Kolomenskis pirmajā vietā, tagad vēl bišķiņ gaidām, kamēr Jānis atbrauks. Tad Imants Kolomenskis jau ir uzvarējis, un finišam tuvojas arī Jānis Rakūzovs. Ir sasniegts 2. vieta, nu un tagad tātad gaidīsim nākošo klasi.